Kā sagatavot jaunas niršanas brilles, lai tās neaizsvīstu? Kas tev ir vajadzīgs? Šķiltavas, feirī vai kāds cits trauku mazgāšanas līdzeklis? Un, protams, pašas brilles. Brillēm jānoplēš nost visas uzlīmes un jāpaskatās, ka uz stikla ir virsū T-burts, kas nozīmē, ka tas ir rūdīts stikls un liesma tam neko nenodarīs. Tad nākamais ņemam šķiltavas un dedzinām stiklu no iekšpuses. Šādā veidā tiek nodedzināts nost silikons, kas palicis no briļu izstrādes procesa. Un tā neredzamā silikona kārtiņa arī ļoti veicina briļu aizsvīšanu. Nevajag baidīties, ka tiks sabojāta gumija, jo tas silikons, kas ir gumijai, tas tiek ražots daudz augstākā temperatūrā, tādēļ liesmu tam īsti neko nodarīt nevar. Protams, var pacensties un turēt ļoti ilgi, tad jau viņš aizdegsies, bet tā mazliet turot, nekas ar to masku nenotiks. Maska aizkvēps, bet tas ir pilnīgi normāli un to pēc tam varēs izmaskāt. Kad maska izdedzināta, nākamais solis ir to kārtīgi izmaskāt. Es personīgi izmantoju trauku mazgājamo līdzekli, citi vēl izmanto zobu pastu, bet pēc savas pieredzes es uzskatu, ka tas nav pilnīgi vajadzīgs. Izmazgāt un izskalot vajag kārtīgi, jo ja trauku mazgājamais līdzeklis būs palicis brillēs, tad nirstot sāks kost acīs. Tas arī viss, un ja gadās, ka tās brilles svīst vēl ciet, to procesu var atkārtot.